trakie, vētrainie 90. Iespējams, ka daži skatītāji, arī klātesošie, varbūt pat vēl šajā laikā nebija piedzimuši. Tirgus bija nesakārtots, darījumi bija dīvaini. Man personīgi bija darījumi, kad klients atnāca ar celofānu maisu, kurā bija $100,000, kas bija, milzīga nauda, kuru vajadzēja vēl saglabāt. Tas bija sestdienas rītā, jāsaglabā līdz pirmdienai. Aģents izskaties aptuveni šādi. Nebija interneta, viss notika tā kā ar telefoniem, un tie darījumi notika, ka pareizi pateicot, skaidrā naudā, dolāros. Es domāju, ka ko noteikti nākamām paudzēm vajadzētu paturēt prātā, ka viens no iemesliem, kāpēc mums tagad tik slikti iet ar tautsaimniecību salīdzinot ar kaimiņiem, ir tas, ka mēs pināmies tā kā vistas pa pakulām ar kaut ko noziedzīgu un kriminālu valsts līmenī.